Labdien! Mani sauc Līga Andersone, un es esmu no Iespējamās misijas 5. iesaukuma. Šobrīd mēs atrodamies Iespējamās misijas vasaras skolā. Pirmā nedēļa iet uz beigām. Ir jau tādi pirmie secinājumi un sajūtiņas, redzam, kā kaut kas ir mainījies šo 4 dienu laikā. Tas, par ko man ļoti gribētos pastāstīt, ir audzināšanas darbs vai būšana par audzinātāju, ko mēs darām festivāla grupiņās. Mēs esam 3 audzinātājas vai grupiņu vadītājas, un mums šobrīd ir 7 bērni mūsu grupā. Un, ja mēs paskatāmies atpakaļ, kā tas bija nedēļas sākumā, tad, kad bērni atnāca, bija tādi klusi un skatījās, kas notiek, un īsti negribēja runāt un atbildēt uz jautājumiem nepaplašinātos teikumos. Tad šobrīd jau pēc 4 dienām var redzēt, ka viņi ir atvērušies. Mēs jau zinām vairāk par to, ko viņi dara. Mūsu bērni ir ārkārtīgi talantīgi, muzikāli, spēlē instrumentus, nodarbojas ar dejām. Un tas, ko mēs uzzinām caur šīm audzināšanas stundām vai nodarbībām, patiesībā ir fantastisks informācijas daudzums un tik liela dažādība. Un kas šodien bija ļoti forši, kas man ļoti patika, un es domāju, bērniem arī, mums pēcpusdienā tika iedots uzdevums, kur mēs bijām mazliet spiesti tiešām uzticēties bērniem un klausīt viņu norādījumus, pašiem esot ar aizsietām acīm. Un pēc tam pārnājot to ar bērniem, redzot, cik viņiem patiesībā patika tas, ka mēs viņiem uzticējāmies, tā sajūta bija fantastiska. Man tiešām liels prieks, ka mums ir iespēja strādāt šajās grupās ar bērniem. Ne tik daudz caur tiešām priekšmetu mācīšanu, bet tieši ar šo darbu, audzināšanu, darīšanu kaut ko kopā un mēģināšanu iepazīt vienam otru.